Šis ir vēl projām YouTube kanāls Garāža reaģē. Okay. Atgādināšu vēlreiz, varbūt kādam rodas jautājums, kā mēs izvēlamies par ko rēģēt. Nekā, nav mums nekādas atlases, nav nekādas sistēmas. Mēs rēģējam par aktuālām lietām Latvijas roka mūzikā, par to, kas pēkšņi uzpeld, par to, ja kāds pats piesakās, vai uz komentāri, piemēram. Parasti mēs to arī, jā. Tad mēs, protams, ja kāds pats piesakās, mēs ļoti rūpīgi izskatām mūsu mazajā sapulcē. Un parasti visus apstiprinām. Bet, pirmais nosacījums, roka mūzika, metāls, smagā mūzika. Pops visdrīzāk neskanēs. Bet smagais pops? Smagais pops var atskanēt. Smagais pops, tas ir tā kā ņūmetāls. Un ir smagais džess. Kā grupa Pīderi, piemēram. Smagais džess. Mēs apskatījām? Jā. Tā smagais džess. Tā jau vieta arī smagais džess, smagais pops. Smagā dēju mūzika. Smagā dēju mūzika. Jā. Smagais šlāgeris. Labi. Īsāk sakot, es te gribu džekus pārsteigt ar dziesmu, ko viņi nav dzirdējuši. Tā būs arī īsta reakcija. Priekšnamā uzgāja jaunu grupu gatavojoties. Tas grupa saucās Diez kas nav. Diez kas nav. Diez kas nav, jā. Nosaukums Diez ko nav, jā. Bet es tā dziesmu patiesībā pieāc. Vai es mums pastāstīšu, man te paliks. Diez kas nav, pasties viņiem rekumus bildi. Es visās reāli neesmu jauni, visās mēs pieredzējušiem džekiem. Betīni manā vecumā. Jā, bildi arī mani uzrunāja. Rīgā bāzās Latvijas mūzikas projekts, kas pazīstams ar kontrastaina roku, metāla, grunge un darkwave elementu sapludināšanu. Varēja vēl vairāk piesaukt visu interesantu. Un viņam grūti piešķirt vienu žanru. Projekts pēc ieceres ir atvērts un neierobežots, un turpmākais virziens ir nezināms un neparedzams. Izklausās. Projekts dibināts tikko 2025. gadā, un tur ir multi-instrumentālis Toms Krauklis un bundzinieks un ekstremālais vokāls Alberts Metnis. Čau Albert un čau Tom. Jā, mēs runāsim par jums. Alberts un Toms. Jā. Varbūt mēs esam leģendas dzimšanas sākumā. Jā. Mēs esam pirmie, kas uztiesījuši kaut ko par viņiem. Wow! Viņi priekšnamā tagad ir, bet tā. Dziesma saucās Sliktās vibrācijas. Man ļoti iepatikās, ķeramies klāt. Aiziet. Jā. Sākumā tādu pasmagāku basu. Man jau patīk. Jā? Pirātam jau patīk. Klausies? Jā? Būs? Pagriezīsimies skaļāk. Piedodiet, atdodiet par sliktām vibrācijām. Vibrācijas. Klausies? Plēš to giču! Jā? Te bija labi vārdi, jau, ja? Mani draugi ir piekaltuši pelnu draugi, kas smird! Unikāli vārdi. Labs, ne? Tas tās pēc... Mani draugi ir piekaltuši pelnu draugi, kas smird! Ne tikai pēc tāda dzerstiņa, bet jau pēc tāda pusgada, ka tev jau zajabāši tie pudeļas brāļi. Jā, davai palēžam, viņš kā pakaļtolī būs. Klibojošais sirdspuks. Vēl lirikas ļoti labas.
Es tagad saprotu, viņi skatās bagažniekā. Jā. Es iepriekš gribēju teikt, un viss klips ir tās vibrācijas aizmugurē, viņi tu par bildi un skatās bagažniekā, kur guļ droši vien viens no tiem foršiem draugiem. Ko ar viņi tagad darīt? Bet ir vecs pelnu draugs. Draugs tā pelnu. Bet labs vai ne? Pēc 3 nedēļām. Ko ar šito draņķi darīt? Viņš plēš to giču vienkārši. Spēlē kvalitatīvi. Vārdi. Es saku, ka šie vīri, tu uz viņiem pasties, vīra pieredze, gan jau spēlējuši 10 grupās jau. Un izdzītis. Kā pelnu trauki. Jā. Un atzimst atkal no jauna savā. Šodien dienas kārtībā tikai sliktas vibrācijas. Nu, hujova diena, karoči! Izklausās večer pieredzi. Man uzreiz patikās Sāņums un man patīk. Man jau patīk beigas. Ļoti tāds nestandarta valsts ritms. Es tur mēģināju šodien mašīnās skaitīt. 1, 2, 3, 4, bet viņš tik ļoti meistarīgi maina, ka tur īsti nevar saprast. Viņš tāds ļoti nestandartīgs. Nomaina pēkšņi. Ko jau diena? Šeit ir baigi dziļu domu. Ir vārdi. Uzreiz. Izcēra. Nē, man arī starp citu, jā. Piedodiet sliktās vibrācijas. Slāgoša mūzika no kājām kādā. Skaļš. Beigās, jā. Skaļš troksnis, bet mūzika. Bet, protams, tas tās hauss. Bet viņi būrīgāki palika. Jā. Vai ne? Jā, palika būrīgi. Vēl prom ņemās! Džeki, sliktas vibrācijas un cik var? Vibrācijas Man slikti paliek, jūs jums skatīties. Labā ziņā slikti. Un tā pašķīta. Nu, es teiktu ļoti ordināli. Man patīkās ļoti. Jā. Es teikšu, ka priekšnamā baigi nesitīsies, jo... Ot par šito man ir žēl, bet Džeki jauna grupa diez kas nav ar, manuprāt, ar ļoti foršu startu. Ja tas pirmais singls, es ļoti gaidu un man šķiet, ka ko viņi varētu... Ļoti. Ordināli. Tāds, jā. Jo, zin kā, mūsdienās uztaisīt kaut ko ordināli, tas ir tāds... Nekas ordināls. Ļoti grūti, jā. Bet tas, kā viņi tur pa jaunam pavērt balsis un jā, ļoti forši. Bišķu tas trokšņa mūzika, troksnis mūzika, bišķu atcita tesu. Tesu, jā. Jā, man arī bet ar vārdiem. Bet viņiem ir vārdi, jā. Varbūt te kaut kā tāda, zin kā, perspektīva, jā. Jā, tur bija, tas likt vārdus. Gīčus maksas. No sākuma viņš vispār tāds... Vai ne? Kaut kāds The Cure kaut kas. Jā, tāds balsīgs. Un tad aiziet, tāda nodzerta balss, tā kā no palma trauka. Vēl tie vārdi, kas pirātam visi īpaši. Labas lirikas, jā. Man draugi ir sakautuši palma traukas smiedu. Nu, super. Nabā noteikti aizies. Ļoti labi. Radio Nabā mēs sveikā priekšnamā, ja tu puiši atradi tur. Jā, puiši diez kas nav, ja mēs kaut kādā veidā spējam... Nav tā, ka diez kas nav, ir kaut kas. Jā, ir kaut kas, tiešām ir kaut kas. Un ja mēs kaut kādā veidā spējam jūs atbalstīt un pabakstīt, lai jūs dzird vairāk, tad turieties un mēs gaidīsim kaut ko vēl no jums. Jā. Tā kā, jā. Un mēs esam diezko garāža.
disko garāžu. Diez, kas nav ar to garāžu. Diez, kas nav to garāžu. Augsts ir, jā. Piesako mums nospied podziņu. Abonētu, Arī jūs paši. Jā.